Sākas aktīvā turisma sezona. Dosimies nelielā ekskursijā pa Limbažiem, lai redzētu, ko te var apskatīt. Šo pili 1223. gadā bīskaps Alberts izvēlējās celt Limbažos, jo no Rīgas ir ļoti tālu līdz vecpilsētas kebabnīcai. Runā, ka bīskapa Alberta rēks pilnmēnesis naktī sklauvē pie Hanzas kebabiņa durvīm un prasa kebabu ar vidēji aso mērcīti. Limbažu ielas speciāli veidotas līkumainas, lai turisti netīšām apskatītu visu pilsētu. Šajā ēkā savulaik atradās Limbažu rajona patērētāju biedrības veikals. Ja pieklāvēsiet pie šī loga un nosauksiet paroli vecais gastronoms, jums izsniegs baltmaizes klaipu. Varbūt nevienmēr, bet mēģināt jau var. Šis cilvēks uzrakstījis Latvijā populārāko dziesmu, kuru visi zina, bet dzied apmēram 2 reizes gadā un vienmēr mazliet citā tonalitātē. Lai atgādinātu par to, ka deputāta sirdsapziņai ir jābūt tīrai kā dimanta oliņai, mūsu novada domes ēka ir balta. Tā vienmēr ir saukta par balto māju. Lai gan, ieskatoties tuvāk par baltumu, vēl var pašaubīties. Runā, ka Limbažos cilvēki ir pārāk kautrīgi, sirsnīgi un pieklājīgi, lai sūdzētos par problēmām. Bet, ja problēma nebūs, ko risinās pašvaldība? Tāpēc doma ir izveidojusi jaunu iniciatīvu. Pie šī stūra iedzīvotājs var atnākt un pasūdzēties par visu, kas viņu neapmierina. Cilvēki, kuri dzīvo tur, dzīvo pāri sliedēm. Mēs jūtam līdzi nabaga cēsiniekiem un valmieriešiem, kuriem tad, ja gribas dzīvot aiz sliedēm, reizēm jāgaida, kamēr aizbrauc vilciens. Pie mums kopš 1999. gada aiz sliedēm var dzīvot bez tā kustības sagādātajām nērtībām. Starp citu, pa kādreizējo dzelzceļa līniju tagad iet zaļais dzelzceļš, velosipēdistu un gājēju maršruts. Limbažnieku iecienīts brīvā laika pavadīšanas veids ir putnu vērošana. Neuzminējāt. Valsts prezidenta Rinkeviča pieskatīšana. Mēs esam apņēmušies viņu novaktēt ar velosipēdu braucam pa zaļo dzelzceļu. Nepieļausim, ka uzzināsim par viņa apmeklējumu tikai vēlāk no sociālajiem medijiem, kā ir bijis iepriekš. Turklāt pa zaļo dzelzceļu var aizbraukt līdz pat Igaunijai. Tā labi ir jāuzmana, lai prezidents neaizmūk no valsts. Ir sācies Saeimas priekšvēlēšanu laiks, kuru jau vienkāršam iedzīvotājiem ir grūti izturēt. Kur nu vēl cilvēkam, kuram mūsu politiķi jāstiek katru dienu? Limbažos ir tāds ticējums. Ja ejot garām strūklakai pieneņpūkas jums paveicas un tā strādā, būs laba izdevusies diena. Ja nestrādā, tad jau atkal būs jāremontē.